Esi sveicināts un Dieva svētīts. Jaunā Dieva žēlastības dienā šis ir vēstījums īsi par galveno. Gluži neveļus lasot Ieba grāmatu, uzdūros uz kādu raksturvietu. Es gan savā apliecinājuma grāmatiņā esmu ierakstījis tikai vienu pantu no šī fragmenta, bet, lai nebūtu tā, ka es izrauju no konteksta, jo, lai būtu pilna aina uz notiekošo, es izlasīšu 11. nodaļā Ieba grāmatā, sākot no 13. panta, un nedaudz iekomentēšu, līdz mēs nonāksim pie mums vajadzīgā panta. Ja nu tu pats savu sirdi saved kārtībā un gribētu plaši izplest savas rokas pret viņu, ko viņš te saka? Tas ir Naamatietis Cofars atbild Iebam. Viņš saka, ja nu tu pats savu sirdi saved kārtībā. Tas ir kā aicinājums. Bībele saka, Jēzus teica, ka mēs bez viņa nenieka nespējam. Tad mēs nonākam pie šīs apziņas, ka mums ir vajadzīgs Jēzus, ka viņš ir tas, kurš ir mūsu glābējs, viņš ir mūsu draugs, viņš ir mūsu dziedinātājs, viņš ir mūsu cerība. Mēs atdodam savu sirdi viņam, un viņš saved mūsu sirdi kārtībā. Ja nu tu pats, tā ir tava izvēle. Cilvēki pasaulē ir pārliecināti. Klausoties dažādu cilvēku runās, es redzu, ka viņi ir pārliecināti, ka viņi pēc nāves aizies debesīs. Man ir ļoti žēl, bet tā nebūs, jo tikai tas, kurš ir uzticējis savu dzīvi Jēzum, nonāks debesīs, kur Jēzus sagatavo mums mājokļus. Visi pārējie, kas dzīvo bez Dieva šinī pasaulē, kas pat neinteresējas par viņu, viņi dzīvos mūžīgo dzīvību, bet ne jau debesīs. Tā būs elle. Tāpēc tas ir nopietni saved kārtībā savu sirdi, atdot to Jēzum. Ja tu vēl to neesi izdarījis, šis ir tavs laiks, šī ir tava iespēja, jo debesīs nonāk tikai tie, kas pieder Jēzum. Un tālāk viņš saka, ja tu ļaunumu ar savu paša spēku turi tālu nost no sevis, ja tu ļaunumu ar savu paša spēku. Pāvils teica, sit miesu krustā. To, ko tu sevī redzi ļaunu, apturi un neļauj tam izplatīties. Ļaunas domas, dusmas, naids, tas viss ir tāds, ka tas, kas Dievam nepatīk. Un, ja mums ir brīnišķīgs glābiņš, ja mēs piederam Jēzum, tad mēs jāatzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticīgs un taisnīgs, viņš piedod mums. Viss, kas man tajā brīdī, kad es sev nepatīku, ir jādara, Jēzu piedod, man nepatika tas, ko es izdarīju. Labo mani, maini mani, veido mani. Kad es piederu Jēzum, šis 1. Jāņa vēstule 1:9 ir mans pants, un tik līdz es redzu sevi apgrēkojamies, sadusmojamies, domājot sliktu par kādu, runājot sliktu par kādu, kurš nav līdzās vēl piedevām. Viss, ko es varu darīt, Jēzu piedod. Lūdzu piedod, es centīšos vairs to nedarīt. Viņš tālāk saka, un ja tu savā teltī nedod vietas nekādai netaisnībai, viss, ko es iepriekš tikko nosaucu, viss, kas ir Dieva acīs netaisnība, kas nesaskan ar Dieva vārdu, ir netaisnība. Nedod vietu savā namā, neļauj tam stāvēt tavā namā. Dari visu iespējamo, lūkšanas, nožēla, garīgas atzīšanās. Tas viss nes svētību tavam namam. Tad viņš tālāk saka, tad tādā brīdī tu gan savu vaigu bez vainas apziņas varētu pacelt. Tu stāvētu nesatricināms, kā no vara izliec tev, ne no kā nebūtu jābīstas. Lūk, un ir milzīga nozīme tam, kas notiek mūsu dzīvē, un kā mēs uz to reaģējam. Es runāju jau trešdien par pirmo vārdu spēku. Tas,
kas iziet no tavas mutes pats pirmais, nosaka to, kāds būs rezultāts tavai krīzes situācijai. Un, lai tu varētu droši stāvēt, tev ir vajadzīgs šis te vārds tevī. Un tālāk ir teikts, jo tad tu aizmirstu savas grūtības un ciešanas, un atminoties tās tev šķistu kā ūdens, kas aiztecējis. Iedomājies, tu esi atbrīvots no tā, kas tev pašam pie sevis nepatīk. Tas ir, es atvainojos, manuprāt, tas ir brīnišķīgi. Un tava dzīve tev būtu gaišāka nekā pusdiena. Un ja tevi kādreiz apņemtu tumsa, tā būs kā rīta gaisma. Un beidzot es esmu nonāks līdz tam pantam, kas man ir ierakstīts un ko es gribu aicināt izveidot par apliecinājumu mūsu dzīvei. Tu būsi iepriecināts ar to, ka tev vēl ir cerība, un apskatoties visapkārt, tu jutīsies atbrīvots no bēdām un rūpēm, un tu varēsi mierīgi dusēt. Tā tu gulēsi, un neviena nebūs, kas tevi izbiedē, un daudzi meklēs tavu atbalstu, un tev glaimos. Vai mēs varam teikt uz to amen, lai notiek tā? Protams, varam. Un tas ir tas, ko mēs visi vēlamies, mierīgi gulēt, ka nekas mūs neizbiedē. Ir rudens. Astronomiskais rudens jau ir iestājies kādas dienas atpakaļ. Un rudens tas ir laiks, kad depresija mums tuvojas no visiem stūriem, tā mēģina mūs iedzīt apātijā, tādās drūmās pārdomās. Dievvvārds saka par to, kas gaišs, kas svēts, kas tīkams, kas patīkams, kam laba slava, par to domājiet. Un visgaišākais un vistīrākais ir Jēzus un Dieva vārds, par ko domāt. Piepildīsim savas domas ar Dieva vārdu, lai mums neuznāk šīs te depresīvās un drūmās domas, jo paliek vēsāks un kādam ir jāgādā malka, citam būs lielākie apkurs rēķini. Ja mēs par to domāsim, mēs pilnīgi nemanāmi noslīgsim depresijā un bezcerībā, bet Dievs saka, tu būsi iepriecināts ar to, ka tev vēl ir cerība. Un apskatoties visapkārt, tu jutīsies atbrīvots no bēdām un rūpēm, un tu varēsi mierīgi gulēt. Kad mūsu dzīvē ir Jēzus, tas viss ir mūsu. Mēs esam atbrīvoti no rūpēm un reizēm. Jēzus bieži vien teica, neuztraucieties, kad nāk eņģelis, vienmēr ir rakstīts, neuztraucies, nebīsties, nesatraucies. Mums ir Kristus prāts, un mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Kristus atziņu, pret Dieva atziņu. Dieva domas par mums ir glābšanas un miera domas. Tāpēc pateiksimies, ka Dievs mūs iepriecinās ar to, ka mums ir cerība, un apskatoties visapkārt, mēs jutīsimies atbrīvoti no bēdām un rūpēm. Sludinātāji bieži saka, nav svarīgi tas, ko tu jūti. Un patiesībā jau ticības dzīvē nav nozīmes tam, ko es izjūtu, bet šajā vietā viņš saka, tu jutīsies atbrīvots. Tu jutīsies atbrīvots no bezcerības, no bēdām un rūpēm. Un paldies Dievam par to, ka viņš dod mums savu vārdu, tur mūs savās rokās, un viņa vārds pasludināts un izrunāts dara brīnumus mūsu dzīvē. Turpināsim apliecināt vārdu. Tēvs, mēs pateicamies, ka tu mūs iepriecini ar to, ka mums vēl ir cerība. Paldies, Tēvs, ka apskatoties visapkārt, mēs esam atbrīvoti no bēdām un rūpēm un varam mierīgi dusēt. Guļam, un neviena nebūs, kas mūs izbiedē. Paldies, Tēvs, ka daudzi meklēs mūsu atbalstu mums glaimos, bet tas esi tu, kas visu to dara, Tēvs. Ne mēs, bet tu, un es Tev pateicos, Tēvs, ka mums ir Kristus prāts. Es pateicos, ka mēs apgāžam prātojumus, visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Tavu atziņu, Dievs, lai Tavam vārdam ir nozīme, lai Tavam vārdam ir spēks mūsu dzīvē, lai Tev vienam par mūsu dzīvi ir slava, gods un pateicība. Tēvs, es Tev pateicos, ka ikvienos ceļos Tu esi līdzās, Tu neatstāji un nepameti, Tu esi ar mums ikdienas līdz pasaules galam. Tu mājo mūsos, un mūsos ir tas, kas ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Es pateicos, Tēvs, kā mēs uzvaram. Mēs esam uzvarētāji, lai kas arī notiktu šajā dienā. Mēs zinām, Tu esi ar mums,
Tu esi ar mums ikdienas līdz pasaules galam. Tāpēc tev vienīgajam slava, gods un pateicība Jēzus Kristus vārdā. Āmen! Āmen!